Afganistānas dienvidu provincē Helmandā noticis uzbrukums ASV un Britu militārajai bāzei, kas, kā norādījuši Talibanu kaujinieki, īstenots, lai atrieptos par internetā nonākušo filmu, kurā izsmiedz musulmaņu pravietis Muhameds. Arī Meimanas bāzē Afganistānas ziemeļos, kur dien lielākā daļa Latvijas karavīru nezaudē modrību. No Afganistānas stāsta mūsu korespondente Inna Strazdiņa. Šeit Meimanā, Afganistānas ziemeļos, kur atrodas Latvijas kontingenta lielākā daļa, uzmanīgi seko līdz tam, kas notiek musulmaņu pasaulē, bet ir aizvadīta par laimi kārtējā, mierīgā diena un vietējo nemieri mūsu karavīrus nav traucējuši. Zinātāji stāsta, ka parasti Afganistāna vēstis par notikumiem citur islāma pasaulē saņem pēc dažām dienām, un tie, kas nosaka ļaužu uzvedību un reakciju, ir vietējie garīgie līderi jeb mūles. Tieši piekdienas ir tās dienas, kad afgāņi pulcējas uz lūkšanām un kad arī saņem garīgo līderu norādes vai nu saglabāt mieru vai celties kājās un paust savu neapmierinātību. Gan piekdiena, gan sestdiena šeit Meimanas bāzē ir pagājusi mierīgi, un karavīri cer, ka tā tas saglabāsies. Tikmēr, ko citu vēsta ziņas no Afganistānas dienvidu provinces Helmandas, kurā siņains uzbrukums noticis ļoti stingri apsargātai ASV un Britu karavīru bāzē. Tur nogalināti 2 amerikāņu karavīri, sapostīta militārā tehnika un ēkas, un jāteic, ka šajā bāzē šobrīd dien arī Britu karaļnama pārstāvis princis Harijs, kurš nesot cietis, taču Britu prinča atrašanās šeit iespējams padarījusi bāzi par interesantāku mērķi talibiem. Paši Talibanu kaujinieki publiskojuši apgalvojumu, ka uzbrukums īstenots, lai atrieptos par internetā nonākušo filmu, kurā musulmaņu svētais pravietis Muhameds attēlots kā asinskārs sieviešu pavadinātājs. Jāatgādina, ka Muhamedu zaimojošās filmas parādīšanās internetā izraisījusi arī plašas demonstrācijas pie ASV, Britu un Vācijas vēstniecībām gan tuvajos austrumos, gan Ziemeļāfrikā. Bet jāteic, ka arī Meimanas bāzi, kur atrodas Latvijas karavīri, savulaik ir piedzīvojusi vietējo uzbrukumu, kas beidzās ar ievainojumiem 2 norvēģu karavīriem. Tas bija pirms vairākiem mēnešiem, kad pasauli pāršāca ziņas par Afganistānā ASV karavīru bāzē sadedzinātiem musulmaņu svētajiem rakstiem, kas bija atņemti afgāņu ieslodzītajiem. Ar komandīri pulkvežleitnantu Māri Gavrilko vēl dienas gaismā šeit Meimanas bāzē aplūkojām vietu, kur protesti bija notikuši. Pēc zināmiem notikumiem, kas bija pasaulē un arī Afganistānā, tas viss izvērstās tādā naidīgā demonstrācijā. Un tad vietēji nāca izteikt savu neapmierinātību, kas, protams, ir vairāk pārvērsās nevis tā parunāt, bet ar akmeņu mētāšanu, ar ēku kaut kādu mašīnu dedzināšanu. Kā saka komandieris Māris Gavrilko, musulmaņu pasaule, lai arī plaša, informācijas apmaiņa ziņā ir satriecoši maza, un katrs nepareizi vai pareizi spērts solis atbalsojas tālu. Vismaz pagaidām Meimanā cer, ka pēdējie nemieri šai vietai ies secen. Inna Strazdiņa, Latvijas radio, Aigars Kovaļevskis, speciāli Latvijas televīzijai no Meimanas, Afganistānā.